Es te nesen skatījos Mārtiņa Sirmā jauno raidījumu Kultu ēdieni. Izrādās, pasaulē ir tik daudz garšvielu, un tikai vienu no tām mēs beram uz ceļa ziemā. Bedres. Par tām neviens vairs negrib dzirdēt. Tagad pat kaut kādas jauniešu organizācijas nezin kāpēc mēra bedres un kaut kā tās asociē ar Nīlu Ušakovu. Bet bez bedrēm iespējams ir vēl kāda ziemas izraisīta problēma. Sāls. Jā, sāls. It kā tā nav iegūst tik negatīvu tēlu kā bedres, bet patiesībā tā ir gan daudz autodefektu, gan arī bedru cēlonis. Ūdens, kā zināms, ietek asfalta plaisās tikai tad, kad nav sasalis. Tātad līdz 0 grādiem pēc Celsija. Ūdens un sāls maisījums nesasals līdz veldziņš zin cik grādiem un ietek daudz dziļāk, jo, kā zināms, lielāks augstums un vairāk viss saraujas. Tātad lielākā augstumā plaisas lielāks un tajās vēl dziļāk satek sāls un ūdens nesasalušais maisījums. Bet, kad tas sasalst, tas saplieš asfaltu vēl dziļākos slāņos. Nu labi, tas tā, naiva teorija par sāli un bedrēm, bet sāls un jūsu automašīna ir vēl bīstamāks maisījums. Strūns ar nolobījušos krāsu un aprūsējušām durvīm, tas ātrumu neietekmē, bet ja jūs būtu paskatījušies zem kādas mašīnas tagad ziemā, jūs būtu šokā. Tur izskatās briesmīgi un var atturēt pat dažu labu jaunieti no sapņa strādāt autoservisā. Internetā pamanījām ziņu, ko bija saskaitījis autoveikals AutoPlus. Viņiem šoziem esot par vairāk kā 60% pieaudzis pārdoto bremžu sistēmu daļu krājumus. Tāpat arī pieaudzis bremžu sistēmu remontu skaits servisā. It kā to varētu skaidrot ar to, ka krīze beigusies un cilvēki sākuši atkal kopt savus vecās mīļās mašīnas. Bet tā diez vai ir. Jo tu vari pamanīt, bet ignorēt eļas maiņas intervālu, bet tu nevari pamanīt, kad izjūg bremžu sistēmas caurules, jo tās ir labi noslēpušās un nav pat ieraugāmas. Bet ja tās saplīst, tad tas kļūst tik pamanāmi, ka labākajā gadījumā auto ir grāvī vai kokā. Šogad mūsu servisos bremžu daļu remonti ir praktiski 2 reizes vairāk bijuši nekā pagājuši gadu. To var parādīt ar dažiem piemēriem. Kur te ir bremžu disks un bremžu kluči. Kas notiek vakarā? Jūs noliekat mašīnu, bremžu disks apstājas kaut kādā vienā vietā. Šī te maliņa gar bremžu disku viņi norūsē. Te ļoti labi var redzēt, kurās vietiņās ir tās rūsējuma pēdas. Vienreiz viņš apstājās šeit, otrais apstājās šeit, trešo reizi apstājas šeit. Katrā reizē tur kaut kādu 1000 daļu rūsu paliek. Ja jūs to mašīnīti atstāsiet, piemēram, uz 2 nedēļām, tad tur ir ar garantiju, ka tas disks būs vai nu jānovirpo, tās rūsējuma vietas, vai arī būs jāmaina, jo savādāk jūs jutīsiet bremzējot ļoti lielu vibrāciju. Otrs ir tas, ka zem bremžu suportu manžetēm pakļūst tas sāļais ūdens un pastiprināti korodē bremžu disku virzulīši. Un te var redzēt, kāda viņi izskatās. Normālā veidā viņi ir pilnīgi gludi. Te ir iet runa par pāris simdaļām, ka ir uzaudzis rūs virsū. Protams, te uzreiz tiek ķīlē bremzes. Jūs vairāk tērējat benzīnu, lai pārvietotos. Un arī mašīna, tā kā aktīvi bremzē, viņa stājās pavisam savādāk. Nu labi, autoservis tas ir jauki un labi, ka viņi ir šo problēmu pamanījuši un arī brīdinājuši sabiedrību par to. Bet viens servis vēl nav statistika. Jābrauc uz tehnisko apskati. Tur nonāk daudz vairāk auto un problēmas iezīmējas vēl spilgtāk. Pajautāsim veciem autošosies braucējiem un apskats maiņas priekšniekam Ģirtam Ulpem, kā tad šoziem ir ar to sāli. Nekas nav mainījies apskats, ne procesā, ne noteikumos. Visi, kam ir jārūsē, tas rūsē, un kam jādilst, tas dilst, bet mēs nejūtam nekādu pieaugumu. Viss ir tieši tā, kā vienmēr. Nu lūk, apskatē to vēl nejūt. Un ja tā labi padomā, tas arī saprotams. Cilvēks jau nebrauc uz apskatu ar beigtām bremzēm, un iespēja, ka tās nojūgs tieši apskats brīdī, arī nav liela. Bet ja jau servisā ir pamanījuši, ka bremzes plīst biežāk, tad mums visiem ir pamats uzmanīties un ievērtēt savu auto bremžu cauruļu stāvokli. Protams, visā garumā tās nevar redzēt, jo ir paslēpts degvielas tvertnes un citās slēgtās vietās. Taču arī daļēji apskatu var ļaut nojaust tuvojošos nelaimi.